Sveicieni visiem maniem klausītājiem! Ar jums šodien kopā Inga un Petersone. Un šodien mēs padalīsimies savā pieredzē par 28 dienu uzturu programmu. Un es piezvanīšu tagad Zanei, lai no viņas saņemtu Skype interviju, jo šobrīd mums ir iespēja ar viņu runāt, tā varbūt būs kā pieredze viena no latviešu valodā runājošām sievietēm, kas ir jaunā māmiņa. Nu, tieši padalīs savā pieredzē, kas bija tas, ka pēc tu pieņēmi lēmumu, jo daudzi skatās, bet maz to dara. Manas svara samazināšanas pasākums sākās jau gadu atpakaļ. Un viņi sākās ar savu sēdienkārtas pārskatīšanu un produktu atlasīšanu, lai veicinātu to, ka, teiksim, mans svaras uzdevums nav tikai īslaicīgs, bet lai viņš ir ilgtermiņā, lai viņš ir pamatīgs un lai viņš saglabājās. Tādēļ es neciešu diētas, es neciešu ievērot kaut ko, kāds ir noteikts, es neciešu skaitīt kalorijas, man ir aktīvs dzīvesveids un man nav laika nodarboties ar dažādām aktivitātēm, kuras iesaka dietologi un dažādas slavenas motivēšanas metodes. Tādēļ es pamatā ieviešu savā ēdienkartē tos produktus, kas manam ķermenim un garam nerada nekādas nevēlamas blakus parādības. Es jūtos bēdus, es jūtos priecīga, es savā reizē varu apēst arī kūku un varu baudīt dzīvi. Bet kaut kādā noteiktā momentā organismam pierodot pie šādiem procesiem, svara samazināšanās vai kļūst ļoti gausa, vai nu arī apstājās pavisam. Tādēļ, lai iekustinātu šos procesus, ir nepieciešams meklēt kādas labas un iedarbīgas metodas, kas atkal sakustina vilnēm un attiecīgi šo svaru zudumu. Figūra aktīva, manuprāt, ir ļoti tāds mūsdienu sievietē piemērots un garšīgs veids, kā šo mērķi sasniegt. Tādēļ es lietoju figūra aktīvu kokteļus, figūra aktīvu zupu un figūra aktīvu tēju, kas, starp citu, man šobrīd ir aizstājis kafijas lietošanu, kā arī lietoju probalātas tabletes, kas balansē visu organismu un rada vēl patīkamākas sajūtas, kopumā veselības ziņā. Kādēļ tas ir forši? Tas ir forši tādēļ, ka šo ēdienu var pagatavot pilnīgi jebkur. Šobrīd atrodos savā darbvietā ofisā. Man līdzi ir bezgarša jogurts, parastais baltais jogurts, kuram es pievienoju figūra aktīvu un sanāk fantastisks launaks. Savukārt vakar aizbraucot mājās, bet mājās ir bērns, kurš vēlas tavu uzmanību pilnā apjomā, ir ārkārtīgi grūti pagatavot kārtīgas vakariņas. Priekš bērna auklīti jau ir pagatavojis ēst, bet man pašai ir vajadzīgs vien pāris minūtes, lai uzsildītu un pagatavotu sev zupu. Un kā es pats sev par pārsteigumu esmu secinājusi, tad no šīm lietām var paēst. Kas, manuprāt, sākotnēji likās, kā tad mēs tagad paēdīšu no kaut kādu kokteļu un no nelielas devas zupas, kurai pat nav īsti biezumu. Bet tāpēc pēc savas gaumas var miksēt un pievienot dārzeņus, pievienot garšvielas, tomēr dabiskās garšvielas, kas atkal rada šo garšu izmaiņu. Un jā, mans rezultāts ir -1,5 kilograms, kaut kā, manuprāt, es šo metodu esmu uzsākus tikai pagājušo nedēļu. Un tā skaitā esmu arī ēdus pamatēdienu, kas nozīmē, ka tas ļoti labi darbojās strādā. Un es domāju, ka jebkurai domājošai sievietei būs vēlme pamēģināt šo metodi, jo, kā mēs ļoti labi zinām, ka diētas tas ir īstermiņa rezultāts ar ļoti lielu iespējamību, ka svars atgriezīsies ar uzvīdu. Un tāds jau šis pašmērķis nav nevienai. Tas ir mans domas. Jā, paldies, Zane. Man tā pieredze ļoti patika, jo tu varbūt varētu arī padalīties tajā, kā tu augi, jo tu augi un tu vien brīdi teici, ka tu arī pat uz svariem negribi kāpt. Tas bija pēc pirmā bērna piedzimšanas.
pirms tu sāki mainīt savu sēdienu paradumus vai vispār pārskatīt, kas tad notiek. Un salīdzinoši tas varētu būt jau apmēram kilogramos cik mīnusā. Protams, tas ir ilgs laiks, manuprāt, vairāk kā gads jau. Nē, nu tas process viss kopumā ir gada griezumā, varbūt drusciņi vairāk kā gada griezumā, bet es ļoti pacietīgi un mērķiecīgi sāku ar to, kad iegādājos svarus, un tad sapratu, ka ja jau reizes esmu iegādājusies svarus un konstatēju šo savu svaru, tad man ir jādara viss, lai šie svari rādītu man vēlamo rezultātu. Kopumā rezultāts ir mīnus 30 kilogrami, ļoti pakāpeniski, lēnām un mērķiecīgi, jo, manuprāt, tādu rezultātu sasniegt ātrā īsā termiņā ir ļoti grūti un ļoti nevēlami, jo organisms jau nespēja pielāgoties tām jaunajām lietām, un mēs visas esam tikai un vienīgi sievietes, mums visām garšo saldumi, mums visām patīk neierobežota un tāda brīvības sajūta, ka nē, es atkal esmu uz diētas, nē, es vienkārši tā dzīvoju, un tas ir man tiešveids, un kūka, manuprāt, ir ļoti pieļaujama ekstra, kuras sieviete dzīvē, protams, atkal izvērtējot kādas kūkas mēs ēdam, un cik tā kūka varbūt ir piemērota noteiktam cilvēkam, respektīvi arī kūkas jāskatās ir kūkas sastāvs jāskatās, lai viņu augstu. Nu, cik saprotu, rezultāts tev apmierina, un tu esi gatava ar mums strādāt, un šo video mēs ierakstījām, lai mēs pulcinātu vēl klāt mums līdzīgi domājošus, jo tad rodas šis te atbalsts, ka mēs varam caur Skype, caur dažādiem ierakstiem vienu otru pamācīt ar savām rekomendācijām, ar saviem panākumiem, pacelt motivāciju. Ja? Jā, protams, jā. Jā. Kas attiecās, es gribēju varbūt atbildēt uz to jautājumu visām jums, jo tu man uzdevi jautājumu, kas būs pēc tam. Nu, mans rezultāts, manuprāt, man tie gadi pilnīgi pat jūki. Ja es 5 gadu esmu ārpus Latvijas, gadu es staigāju arī ar ievērojumu lielu svaru. Nu, man liekas, var teikt 4 gadi. Ja? Pareizi ir tas, ka kopā ar mani var apgūt, mainīt šos te ēdienu paradumus, saprast, kā Zane teica, kādu kūku ēdam vai neēdam, neiespringstam. Un skaidrs, ka tā nav nekāda panacēja, bet no vācu pieredzes es redzēju vēl vienu vīrieti, kuram vairākus gadus atpakaļ bija šis te rezultāts. Viņš vienkārši bija ielicis tagad kā atsauksme, ka 3 gadu griezumā nav nekas īpaši izmainījies. Tā būtu atbilde tev. Un vēl kā mierinājums varbūt, ja nu patiešām tu jutīsi, kad kaut kas tagad notiek, tu tās kūkas ēd ļoti daudz, tad man tagad tas ir mierinājums, ka es zinu, ka ar šo dabū ļoti ātru un efektīvu rezultātu. Nevajag sagaidīt, ka tie būs 20 kg, jo tad tie būs daudz mēneši, bet ja tu redzi, ka strauji aug, piemēram, 5 kg atkal, tas ir tikai kā tāds ieteikums. Tā nav bijis nevienam. Tu paņemsi un atkal sāksi lietot šo kursu. Jo no Krievijas pieredzes es redzu, ka cilvēki saka, ka viņi nevar atteikties no lielām pārēšanās misijām, tad, kad ir kaut kādas kāzas vai balles, un tad klāt pienāk kā 2 kg. Pa jauno gadu arī bija tādas atsauksmes, ka 2 kg. Tad sāk šo kursu atkal no jauna. 3 dienas padzīvo tikai uz kokteļiem, neko citu klāt neliekot, un atkal aiziet vecajā režīmā. Tā bija tā atbilde, ko es tev atbildēju uz jautājumu, bet kas būs tālāk? Ja? Nu tā. Paldies, Zane, par šo interviju. Liksim viņu atklātajā telpā, lai mums pievienojas īpaši jaunās mammas, es domāju. Ja? Tik viens, kuram tas ir svarīgi. Nekvalificējot statusu. Es domāju, ka tieši jaunajām mamām tas ir ļoti, ļoti aktuāli, lai viņas būtu skaistas un veselas.